Sveicināti! Šajā īsajā video es gribu parādīt vienu piemēru, kā var pelnīt ar mūsu Asgard Estate kompānijas nekustamiem īpašumiem tieši pārdodot dzīvokļus. Jo diezgan daudz ir skeptiski par šiem te augstajiem procentiem, kas tiek piedāvāti, tad es mēģināšu īsumā šo te izskaidrot lietu. Ja par projektu. Projekts tika palaists 1. augustā, šodien ir 25. septembris. No 24 dzīvokļiem, kas ir paredzēti šajā te kompleksā, pārdoti jau ir tieši puse, ir pārdoti 12 dzīvokļi, pat vēl neuzsākot būvniecību. Praktiski pārdoti viņi ir vēl tikai, kā lai saka, papīra stadijā, pat nav būvbedra izrakta. Ja? Tas par tempiem, kā tiek realizēti šāda veida projekti un no kurienes kompānijai naudu, ko maksāt investoriem. Pats komplekss atrodas Lisī kalnā ar skatu uz pilsētu, uz Tbilisī. 800 metri, ja nemaldos, bija līdz Lisī ezeram, kas ir iecienīta atpūtas vieta tieši Gruzijas galvaspilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Un šī te kompleksa, kā lai saka, unikalitāte ir tajā, kad šajā te rajonā nav vecās apbūves, tas ir jauns rajons, tiek būvētas praktiski tikai privāta mājas un šādi te neliela kompleksi, un mūsu kompleks ir viens no, ja ne pats pēdējais, kam ir dot šādi atļauja, principā tas būs tāds privāta māju rajons ar skatu. Mūsu kompleks sanāk tieši ar skatu uz šo te pilsētu. Līdz pilsētai tur ar mašīnu aizbraukt līdz centram 15 minūtes, līdz tam ezeram tur kaut kādas 5 minūtes nosacīt. Kā notiek tirzniecība un kā var nopelnīt uz šāda veida objektiem? Patreiz noteiktā cena par kvadrātmetru ir 2500 eiro. Tāds pats ļoti līdzīgs komplekss, arī ar nelielu skaitu dzīvokļiem, burtiski pāri ielai, arī tiek patreiz būvēts. Viņš tiks nodots ar pelēko apdari, tātad ar plikām sienām, un tiek pārdots par 2000 eiro kvadrātmetrā. Mūsu komplekss tiek pārdots ar pilnīgu iekšējo apdari, ar iebūvētām virtuves mēbelēm, Franke vai Mīlē, kas ir šveiciešu ražotājs, ar mūža garantiju. Tur ir leduskapis, virtuves iekārta, tur mikroviļņu krāsns, tur veļas mašīna, tur žāvētāji, respektīvi pilnīgi aprīkot, teiksim, toaletu vannas istaba, tādā veidā, ja? Tā kā ej un dzīvo piekarina aizkars, ieliec mēbeles un viss notiek. Pazemes stāvvietā, atsevišķi, kā lai saka, mantu glabātuvē, un tādā veidā. Patreiz pilna cena kvadrātmetram ir 2500 eiro, kā jau es minēju. Līdz 1. oktobrim. Šodien ir 26. septembris, tajā brīdī, kad es ierakstu šo te video. No 1. oktobra cena tiks paaugstināta līdz 3000 eiro kvadrātmetrā. Un šī cena būs līdz 1. decembrim, respektīvi 2 mēnešus, kad cena tiks paaugstināta uz 4000 eiro kvadrātmetrā. Kā var nopelnīt investors? Pirmkārt, pirmais pats vieglāk saprotamais variants ir sekojošs. Nopirkt dzīvokli par 2500 eiro kvadrātmetrā, un kompānija pēc gada, respektīvi no tā brīža, kad dzīvoklis tiek nopirkts, respektīvi, ja viņš tiek nopirkt līdz 1. oktobrim, tad tas ir 2500 eiro kvadrātmetrā, kompānija atgriež 20% no dzīvokļa vērtības cashbacks. Respektīvi, pieņemsim. Tad, respektīvi, ja patreiz maksā 2500, tad pēc būtības cilvēks var nopirkt šo dzīvokli par 2000 eiro kvadrātmetrā. Kas notiek, teiksim, ja šādu te dzīvokli pārdod pēc gada, pieņemsim par 3000 eiro kvadrātmetrā. Jūsu peļņa ir
cik? 50%. Ja viņi pārdod par 3,5, nevis par 4, kā būs uz to brīdi cena, nu tad attiecīgi peļņa ir 75%. Ja jūs pārdodat par 4,000, nu tad jūs peļņa ir dubultā, ja? Jums esat 100% nopelnījis. Un atgādināšu, ka Gruzijā nav nodoklis uz šādu te peļņas pieaugumu, kas arī nav mazsvarīgi. Otra lieta, var šādu te dzīvokli nopirkt samaksājot 50% no dzīvokļa vērtības un nākamos 50% izmaksāt 6 mēnešu laikā. Šādā gadījumā jūsu cashbacks nav viss 20% no dzīvokļa vērtības, bet tikai 10% no tā brīža, kad ir izmaksāta visa summa, respektīvi savu cashbacku jūs dabonat atpakaļ, naudu atgriež atpakaļ jums pēc attiecīgi 12 plus 6 mēnešiem, tas ir pēc 18 mēnešiem. Nu, šis variants ir tāds, so. Bet ir vēl viens ļoti interesants variants, kurā arī es piedalos, līdzīgi tas bija arī Turcijā. Šādu variantu var veidot, var darīt viens cilvēks, var samesties pa 2, pa 3, pa 5, mūsu gadījumā mēs esam 19 cilvēki. Tā kā, nu, līdz 1. Oktobrim ir jāiemaksā 10% drošības naudu. Mēs iemaksājam 10% no dzīvokļa vērtības. Tā ir rezervācija. Līdz 15. oktobrim ir jāiemaksā atlikusī summa, respektīvi, lai pirmā iemaksa būtu sastādīta 30%. Tātad līdz 15. jāsamaksā ir vēl 20%. Šajā brīdī jūs esat iemaksājis 30% no dzīvokļa vērtības, vai mūsu grupa pieņemsim, ja? Un nākamais maksājums ir tikai 1. februārī, jo atlikusī summa ir sadalīta 4 maksājumos gada laikā, respektīvi ik pa 3 mēnešiem. 1. tur februāris, tur 1. kas tur sanāk, laikam marts, ja? Nē, marts, mājas, nu, nav svarīgi. Respektīvi, ja jūs šādā te veidā nopērkat, šī gadījumā cashbacks nenāk. Cashbacks nāk tikai tajā brīdī, kad ir samaksāta visa summa. Respektīvi, ja šādu te dzīvokli, ko jūs nopērkat tagad līdz 1. iemaksājot līdz 1. oktobrim un izmaksājot 30% līdz 15. oktobrim, jūs pārdodat, piemēram, 6 līdz 8 mēnešu laikā. Jūs esat iemaksājis 30% pirmo iemaksu un vēl 2 maksājumus. Ja? Tad, ja jūs viņu pārdodat par $3000, 3000 eiro kvadrātmetrā, jūs pirkāt par 2,5, bet pārdodat par 3, tad jūsu peļņa sanāk 32,5%, jeb 50 līdz 60% šajā te periodā, jo tas nav gads, tie ir 6 līdz 8 mēneši. Ja jūs pārdodat pēc 6 mēnešiem, tad tie ir 60%, ja jūs pārdodat pēc 8, tad tie ir 50%. Otrs variants, ja jūs šajā te pašā periodā pārdodat viņu nevis par 3000, bet par 3,5, teiksim, paši 6 līdz 8 mēnešu laikā, jo cena būs 4. Tad jūsu peļņa sastāda 62%. Un peļņa par periodu ir no 80 līdz 120%. Saprotiet, jo gads jau nav pagājis. Ja? Teiksim, īsā periodā jūs jau varat viņu pārdot arī ātrāk. Jūs varat pārdot viņu vēlāk. Bet principā šādā te veidā jūs varat skaisti nopelnīt. Ja jūs piesaistat, kā lai saka, cilvēku vai cilvēku grupu, kam šāds te projekts interesē un kas šādā te veidā iegādājas dzīvokli, tad no Gruzijas projekta minimālā samaksa ir 3% jums no dzīvokļa vērtības. Nu, pieņemsim, dzīvoklis maksā tur, 200 000, jūs saņemat 6 000
kā starpnieks, kurš ir noorganizējis šādu te pārdošanu. Paldies!